2010. gadu biedrība no Salacas līdz Rūjai sāk ar jaunu sparu. Svarīgākie darbi – projektu konkursa otrās kārtas izsludināšana, iedzīvotāju, uzņēmēju un nevalstisko organizāciju informēšana, organizējot seminārus un konsultācijas par iespējām rakstīt projektu. Stratēģijas grozījuma veikšana, projektu realizācijas gaitas uzraudzība, pieredzes apmaiņas organizēšana potenciālajiem projektu iesniedzējiem. Valmieras rajona Lauku sieviešu apvienība ir viena no biedrības no Salacas līdz Rūjai dibinātājām. Tās darbības mērķi iekļaujas biedrības no Salacas līdz Rūjai teritorijas attīstības stratēģijā. 2010. gada jūlijā Valmieras rajona Lauku sieviešu apvienība un nevalstiskā organizācija Pieneņu pulka pulcināja uz vasaras skolas pasākumiem lielu skaitu mūsu lauku sieviešu, uzņēmēju, mājsaimnieču, skolotāju. Daļa no viņām ir arī aktīvistes biedrībā no Salacas līdz Rūjai. Vasaras skolas mērķis ir veicināt sieviešu radošo izpausmi un celt viņu pašapziņu. Pašlaik atrodamies glaznainajā Rūjas krastā, kur notiek 6. Valmieras rajona sieviešu apvienības vasaras skola, un Valmieras rajona sieviešu apvienība ir arī dibinātāja līderu kustībai no Salacas līdz Rūjai. Šeit darbojās lauku sievas ar saviem klubiņiem, kurus raksta arī projekts līderī, lai sakārtotu pagastu, upes krastus un bērnu spēļu laukumus, lai iekārtot dažādas telpas, kā piesaistīt jauniešus, lai viņi neaizklīstu uz ārzemēm, un arī beidzot mācības, lai atgrieztos savā pagastā. Un arī pats pagasts, lai taptu sakoptāks, lai būtu, kur pašiem atpūsties, ar ko nodarboties. Lai mērķi sasniegtu, visa pasākuma garumā bija interesantas tikšanās ar sabiedrībā pazīstamiem cilvēkiem. Psiholoģi Dainu Reinfeldi, kura allaž prot iedvesmot darboties, veselīga dzīvesveida popularizētāju ārstu un fizioterapeitu Visvaldi Bebrišu, kura darbības jomā ietilpst cilvēka fiziskās un garīgās dzīves harmonizācija, savukārt Baiba Rivža, Saeimas deputāte un bijusī izglītības ministre, kura dod vērtīgus padomus mazās uzņēmējdarbības iesākšanai. Man ir liels prieks, ka vidzemnieki un īpaši jau Valmiera ir tik čakli projektu rakstītāji, jo Lauksieviešu apvienība piedalījās kopā ar Lauksaimniecības universitāti Interreg 3B programmā, kas bija veltīta uzņēmējdarbības attīstībai Baltijas jūras valstīs. Un šeit bija gan mikrokredīta programma, gan mentoringa programma, gan arī tā sauktā tīklošanās, ka mēs veidojam kontakts ar nevalstiskajām organizācijām Latvijā, Baltijā, Ziemeļvalstīs, arī pārdošana internetā, tās lielās izstādes, mēs mācījāmies, kā tās organizēt, un projekts beidzās 2007. gadā, un jāsaka, pēc šī projekta nevalstiskās organizācijas ir rakstījuši ļoti sekmīgi daudz projekts, un tāpēc var teikt, tā Interreg ieteikme tiešām ir bijusi ļoti laba. Jo, protams, mēs mācījāmies visus 3 gadus, kā projekts rakstīt, kā pamatot, kā meklēt idejas, un tas viss ir ļoti labi arī realizējies tagad. Un Lauku sieviešu organizācijas klubiņi, te ir tāds ideāls modelis nevalstiskai organizācijai, jo reāli šobrīd mums ar vien vairāk biedrības un nevalstiskās organizācijas ir profesionāli orientētas. Tie ir zobārsti, vai tie ir, piemēram, fotogrāfi, vai tie ir, piemēram, žurnālisti. Viņas ir profesionāli orientētas, šauri profesionāli. Lauku sieviešu apvienība ietver sievietes, kas dzīvo laukos, un te ir gan pašvaldības darbiniece, gan skolotāji, gan ārste, gan zemniece. Tātad ļoti plašs loks, un viss viņas ir ieinteresēts, lai laukos cilvēki būtu. Jo lauki taču ir, tā ir mūsu mentalitāte, mūsu tas, gēns mūsos ir, jā, tas nāk no laukiem, un tāpēc ir tik svarīgi projekts rakstīt, un man ir liels prieks, ka ir tik liels, arī tik lieli pieteikumi, tik daudz, ka nemaz nevar visus atbalstīt, un es domāju, ka
man kā Saeimas deputātiem, pirmā lieta, ka man ir ļoti jāiestājās par nevalstiskām organizācijām. Man prieks arī, ka mums tagad būs Šveices palīdzības nauda, 12 miljoni taisa nevalstiskajām organizācijām un 6 miljoni būs kapacitātes celšanai. Es esmu pārliecināta, ka liela daļa šīs naudas arī šeit būs. Jā, un tā kā, un redz, te jau meitenes saka, ka viņas rakstījuši ir projekts, un es ceru, ka nākošo gadu tā iespēja būs lielāka, jo tā nauda būs lielāka, un nevalstiskās organizācijas šobrīd ir ietrenējušās, un viņām ir visas iespējas, un viņas arī prot, likt lietā tos savus talantus, un par to ir ļoti liels prieks. Tas ir milzīgs atbalsts mums visiem. Prasmēs dalījās arī radošo darbnīcu vadītāji. Dalībnieču darbīgums izpaudās jaunu lakatu darināšanā un kļavu lapu platmalas meistarošanā. Latvijas lauku sieviete ir radoša, dvēselē bagāta, neatkārtojami skaista, gudra un varoša. Biedrība no Salacas līdz Rūjai atbalsta projektus visdažādāko ideju realizēšanai un aicina sieviešu organizācijas arī turpmāk būt tikpat aktīvām. Biedrība Attīstības centrs Baltās naktis, izmantojot līderu finansējumu, realizē projektu ar nosaukumu Mēs saprašai, sapraša mums. Tikai dažus kilometrus no Igaunijas republikas robežas bijušā Ipiķu pagasta teritorijā gar lielceļu tek maza gleznaina upīte Sapraša. Vietējā iedzīvotāju iniciatīvas grupa jau sen loloja ideju par upītes krasta sakārtošanu, nobrauktuves ierīkošanu un maza atpūtas namiņa uzcelšanu. Vairākus pavasarus tika rīkotas sakopšanas talkas, bet līdz ar rudens atnākšanu teritorija bija aizaugusi un grūti pieejama. Finansējuma iegūšana no līdera bija ļoti nepieciešama, jo, lai arī cik daudz bija iespējams paveikt ar brīvprātīgā darba palīdzību, tas tomēr nebija pietiekami. Projekta vadītāja Agrita Strangate stāsta par plāniem. Tiks veikti vērienīgi zemes darbi. Upes krasts tiks attīrīts no kokiem un krūmiem, uzvesta melnzeme, planēta un līdzināta teritorija. Upes ūdens gultne tiks iztīrīta un padziļināta, tas nodrošinās straumi un ūdens apmaiņu. Tiks iekārtots atpūtas namiņš, ugunskura vieta, labierīcības un norādes zīmes. Biedrības dziesmu kopa Anuļa projekta Mēs dziedāsim par tevi tēvu zeme mērķis ir dot ieguldījumu tautas daļamatu pūra pildīšanā. Finansējumu lietos autentisku Ziemeļvidzemes tautas tērpu darināšanai. Par meistarēm tiek aicinātas Rūjienas puses audējas, šuvējas un adītājas. Projekta darba grupa un dziesmu kopas Anuļa mākslinieciskās vadītājas tērpa modelēšanai un krāsu izvēlei piegāja ar lielu nopietnību un atbildību. Tika apmeklētas Latvijā pazīstamas etnogrāfes, zinātņu doktore Aija Jansone un Latvijas Nacionālā vēstures muzeja etnogrāfijas nodaļas vadītāja Ilze Ziņģīte. Anuļas dziedātājām bija retā iespēja ielūkoties etnogrāfisko tērpu krātuvē muzejā un izzināt katras tautas tērpa detaļas nozīmi. Dziju krāsošana tika veikta uzņēmumā Limbažos, bet linu un vilnas audumi sagādāti Lietuvā. Tērpu audējas pie stellēm pavadīja neskaitāmas stundas, noaužot gandrīz 100 metrus strīpainā raksta bruņču auduma. Par pusi mazāk – baltās vilnas seģenes. Ar rokām ir darināti izšuvumi linu krekliem un vidzemes sievu galvas rotai, torņu cepurei. Meitu galvas rotās savītās matauklas. Katrai dziedātājai tiek izadītas mežģīņu raksta kokvilnas zeķu pāris, kuras zem ceļa nostiprinās savītas krāsainas zeķu aukliņas. Kurpnieki tika atrasti Tukuma pusē, un visām dziedātājām pēc individuāliem mēriem tie uzšuva melnas ādas kurpes, bet sudraba saktiņas kaldināja baltu rotu meistari. Biedrība Rūjienas novada ģimenes atbalsta centrs Vārpiņa aktīvi iesaistās vides veidošanā, ģimenes vērtību stiprināšanai un aktīvas sabiedrības stiprināšanai. Biedrība ir ieguvusi finansiālu atbalstu no līdera savas ieceres realizēšanai, atpūtas un bērnu rotaļu laukuma būvniecībai Rūjienas Ternejas parkā. Biedrības biedri līdz šim ir brīvprātīgi piedalījušies Ternejas parkā koku stādīšanas talkās. Atpūtas un rotaļu laukuma izstrādātais tehniskais projekts piedāvā inovatīvu risinājumu. Top 2 apļi un 2 kvadrāta formas liela izmēra gludas koka platformas, uz kurām varēs spēlēties bērni. Tas ir risinājums Japāņu stilā, kur galvenā iezīme ir ārējo formu izmantošana iekšējā pārdzīvojuma veicināšanai. Projekts organiski iekļaujas jau realizētajās Rūjienas un Japānas pilsētas Higašikavas sadraudzības darbībās.
Ilgtermiņā biedrības mērķis ir dzīves kvalitātes un pakalpojumu pieejamības veicināšana Rūjienas pilsētas iedzīvotājiem. Šo mērķu realizēšanai ir sagaidāmi projekti arī nākotnē. Pilsētas domes, šobrīd novada domes priekšsēdētājs, noteikti visiem zināms daļa tā, kad ir bijis uzstājies reformās. Šobrīd reformās ir nonācis pie lielas novada teritorijas vadīšanas, bet nav apstājies ar savas pilsētas attīstības lietām. Šobrīd atrodamies vienā, manuprāt, tādā perspektīvākajā domes darba vietā, kā tās lietas iet un cik viegli tas nāca. Es domāju, ka mēs atrodamies vietā, kas ir spilgts piemērs, kur pašvaldība sadarbojās ar nevalstiskos organizāciju sektoru, un šeit ir mūsu spilgtais piemērs mūsu stiprai pusē, kas ir mūsu jaunatne bērndārs, un kur paspārnē un rūjieniešiem sadarbojoties, respektīvi vecākiem savā starpā, ir izveidojuši šī nevalstiskā organizācija biedrība Vārpiņa, kas ir arī aktīvu vecāku biedrība, kas nāk un nekautrēs nākt uzdot jautājumus patīkams vai dažreiz pat nepatīkams arī pašvaldībai, bet tās ir mūsu rūpes, tā ir mūsu nākotne, tie ir mūsu bērni. Un pateicoties arī Eiropas līderu projektiem, ir iespēja bijusi startēt šai organizācijai, nevalstiskai organizācijai biedrībai Vārpiņa šajā projektā, kas tiek realizēts patreiz mūsu visiem redzamajā vietā. Tas ir bērnu rotaļu laukums un reizē arī mūsu zaļās zonas, zaļā sektora sakārtošana, kas iegūst jaunu vaipstu un jaunu funkcionalitāti tieši šajā vietā, kas kādreiz arī ir kalpojis kā bērnu laukums, tikai bērnu vecāki to ir redzējuši kā neizmantojam, neperspektīvu un nākot ar savām idejām un iniciatīvu ir panākuši šī projekta realizāciju. Biedrība Dzīvo aktīvi realizē projektu ar tādu pat nosaukumu. Projekta iesniedzēji piedāvā risināt mūsu teritorijai būtisku problēmu – jauniešu brīvā laika izmantošanu. Pārāk maza ir finansiālā iespēja jauniešu vecākiem sarūpēt nepieciešamo inventāru dažādiem sporta veidiem, tādēļ biedrība nāk ar iniciatīvu šo problēmu risināšanā un saņēma pozitīvu projekta novērtējumu. Biedrība Dzīvo aktīvi līderu projekta ietvaros iegādāsies aktīvās atpūtas un sporta inventāru. Projekta ietvaros plānots izgatavot kanoja laivas, iegādāties velosipēdus un specializētu piekabi to transportēšanai. Iegādātais inventārs būs pieejams visām Burtnieku novada un apkārtējo teritoriju skolām. Biedrības rīcībā jau ir atbilstošas telpas inventāra glabāšanai Rancēnos. Jaunas idejas biedrības no Salacas līdz Rūjai projektu iesniedzēji ieguva piedaloties pieredzes apmaiņas braucienā uz Vestfālijas Reinas zemēm Vācijā 2010. gada maijā. Vizītes mērķis bija iepazīties ar lauku teritorija attīstību Vācijā, Gīterslo un Reinas Pfalces zemēs. Dalībniekiem bija interesanti uzzināt, kā šajos apgabalos vietējās kopienas un uzņēmēji piesaista Eiropas Savienības finanšu līdzekļus teritorijas attīstību projektiem. Seminārā, kuru rīkoja vietējās rīcības grupa Velterbe, Oberes, Mitela, Raintāla, Baharahas pilsētas mērijā, dalībnieki iepazinās ar visu līderu ietvaros ieviesto projektu prezentācijām, kā arī ar šīs programmas perspektīvām nākamā plānošanas periodā no 2013. gada.